Ļaundabīgs krūts audzējs tiek pamanīts kā palpators vai taustāms veidojums. Svarīgi saprast, ka tas neveidojas vienā dienā, ja? Nevar arī vienā nedēļā. Sievietei, teiksim, nav bijis nekas, un kaut kādā brīdī viņa konstatē, ka ir kaut kāds nelielāks bumbulīts, kurš pēc kaut kāda laika kļūst drusku lielāks. Tad, protams, tas ir svarīgs, ļoti nozīmīgs simptoms. Šādi var izpausties ļaundabīgs krūts vēzis. No otras puses, var būt arī izmaiņas, kas ir savādākas, kas ir kā sabiezējums, nenoteikts sabiezējums, visas krūts palielināšanās, krūts apsārtums vai tūska krūts centrālā daļā, jeb kādas izmaiņas pie areolas ievilkums, ādas izmaiņas uz areolas uz krūts gala. Šīs te visas var būt arī pazīmes pie ļaundabīga procesa, kurš var arī būt bez šāda taustām veidojuma. Varbūt arī ļaundabīgas izmaiņas var tikt atrasts skrīninga mamogrāfijā, kad sievietei nav nekādas sūdzības. Ne par veidojumu, ne par kādām citām lietām krūtīs, bet mamogrāfija mūsdienās jau nereti var redzēt šādas netaustāmas. Un tas ir viss ideālāk, ja sieviete tiek diagnosticēta tādā agrajā slimības periodā, kamēr tas nav taustāms, ja tas ir kaut kas neliels, visbiežāk to var pilnībā izārstēt.